Mēs šodien neklāsim, kam uzbrukt. Nu jā, šis ir diezgan sūdīgs, jo te nav trofejas. Es pašlaik vairāk uz trofejām eju. Bet jā. Kādas sienas drausmīgas. Bet pārējais jau labas. Šodien vairāk uz trofejām. Nu, manestu, protams, bet tas ir dārgi maz un arī trofejas. Vairāk trofejas, un šis jau labāks, bet defensi pārāk stipri. Priekš man ataka. Naudu daudz varētu normālu naudiņu dabūt, bet trofejas. Šoreiz es krāju trofejas otrajai golda līgai, jo, jā, es turēšu otrajā golda līgā. Es tikai nesen ieguvu pirmo golda līgu. Tā kā man šķiet aizvakar vai vakar, es tikai dabūju trešo golda līgu. Tā kā būs pagrūts, man 446. Ja nemaldos. Blīn, tikai pagāja garām labam cilvēkam, blīn. Jā, jau izlādējies. Jau labāk. Dārki daudz normālu naudu var dabūt. Trofejas normāli, bet neuzrukšu, jo nenonesīšu. Es tikai pārsvarā 6. tonhālim atrodu normālus. Šis arī nonešta, bet man jau vajag tās trofejas. Man nevajag to stulbu lūtu. Labi, es nav stulbs. Ja nebūtu man lūta, man nebūtu tāds tonhāls un vēl daudz kas. Lūts arī labs, bet nu man nevajag lūtu. Pašlaik man ir normāls lūts. Piemēram, kā dārki, normāli daudzumā. 6666. Nekrāju tā biki pakrāju 3. Barbar Kingam. Man tikai 2. līmeņa. Kā redzat, es esmu atradis, kam uzbrukt. Bet vai es to nonesīšu? Vienīgais jautājums. Uzbrukšu. Bet, pirmais, šis. Redzat, ja kalna mājā nekā nav, tad mēs varam likt, kurš ir stiprākais mortars. Neviens nav stiprs, bet uzliksim uz šā. Jo tur ir tas kā viņi tur sauc. Es vairs neatceros. Un liksim te pārējos hogus. Stratēģija vajag tur, jo tur ir 2 mortari. Healing spēli likšu vēlāk, jo hogi mums ir nonesīs tāpat to mortaru. Mums jau galvenais mortari. Redzat, kā healing spēles. Tad es lieku šeit. Visu, jo te ir Dark Elixir Storage. Healing spēles būs vajadzīgs man šķiet uz pekām. Jo viņas iet tūlīt pie Dark Elixir Storage. Jā, pie Storage, yes, un iet pie Storage, jā. Un Elixirs ir dabūts normāla daudzuma. Vēl viena Dark Elixir vajadzīga. Giant Bomb. Un jā. 7000 Dark Elixir. Healing spēli tur jau uzliek, lai tā viena peka kaut cik vēl dzīvo. Tagad tikai drīz būs jau tikai laika jautājums, vai izdzīvos pekas. Vai pat tā peka nonesīs, vai tas pekas nonesīs visus defensus. Un jā, tikai viens defense palicis un Giant Bomb. Jā, visi tur tie aizgājis tur. TH tagad tiek nests. Un paspēc, diemžēl, nebūs. Nevar tā uzbrukt, nu. Redzat? Zaudēju. Nav streams vajag.
7. tonhausens, kāpēc? Un kāpēc izvēlēties 6. sieniņu? Viņai bija tuvākas 5. līmeņa, kur... Protams, man trofejas vairāk jau vajadzīgas. Bet nu nekas arī labi šitā. Galvenais jau visa bāze, kā nav zaudēts vispār. Kā nav zaudēts. Tāpēc šitādām bāzēm, ja jūs gribat normāli uzbrukt, tad vajag vairāk vietas armija kempā, protams. Es jau tagad pašlaik nekrāju tās vietas, un tas ir sūdīgi. Defense visi ir nonesti. Tagad tikai laika jautājums bija. Vajadzēja uzlikt dažus lāčus armija kempā. Tie miloģi man iztraucēja. Jā, 15 trofejas. Ko es varēju teikt uz 6. 3,21 par 6 trofejām. Bet dārkelis ir. Tas arī labi. Un palūkojiet uz manu trofeju skaitu. Man viens dragons gatavs. Raukur dragon. Es viņu labāk iedošu kādam. Labāk klanvāros iedot dragonu. Jo viņš ir visiem sadavis, kam ielien 3. dragonus. Šitam Valkyra, ja viņam neielien. Ja viņš arī iedevis mums dragons. Vienīgiem, kad mums, kas piedalās klanvāros, kam ir level 2 dragon, ir stalkers. Un, nē, jāizkrīm, jo stalkeram ir level 3 dragoni, bet aizkrīm ir level 3. Kas piedalās klanvāros level 2. Un gribat redzēt uz to, viņam ir 6. 8. TH, bet kādas pekas? Šito pašu es saku. Un pat kādi līmeņi tiem. Un tam es arī krāju 2. golda līgai. Uz redzēšanos!